Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā iegādāšanās un nodošana nepilngadīgiem ir aizliegta, un brūvēšana bez licences ir bīstama un nelegāla. Šajā skaistajā dienā es taisīšu alkoholu. To taisīšu ar ūdeni, citronu priekšgaršas, cukuru un raugu, kurš uzņems cukuru un pārvērtīs to par alkoholu. Raukšanas procesa beigās izveidosies maisījums ar vairākiem alkoholiem, ieskaitot etanolu un metanolu. Metanolu ir īpaši svarīgi attīrīt, jo tas ir dikti indīgs. Supes, jauns kungi, jums ir jāattīra metanols pirms dzeršanas! Jūs varat saindēsieties! Nedzerat to! Jūs varat nomirt! Ak, vai, esmu zaudējis redzi. Look, here's the good news. The copy of foods you drank contains about 90% methanol, which is very poisonous, and you took more than enough to kill yourself. The bad news is, the alcohol you just drank contains so much ethanol that it's going to bind to that nasty formic acid rampaging through your body, and you're just going to pee it out harmlessly. Metanols CH3OH vai kokaspirts ir šķidra caurspīdīga viela ar minimālu saldenu smaržu. Tās viršanas temperatūra ir 65 grādi Celsius un tā pavisam izšķīst ūdenī. Metanolu lieto kā šķīdinātāju, degvielas piedevu un ķīmiskajā rūpniecībā etiķskābei, plasmasai un citām vielām. Metanolu uzņemšana mazos daudzumos var izraisīt stipru aprēbumu, viena malka aklumu, bet nedaudz vairāk nāvi! Mēs veicot aptauju, lai uzzinātu, ko cilvēki zina par metanolu. Skatoties pēc mūsu iegūtajiem datiem, mēs varam redzēt, ka 92% no cilvēkiem zina, kas ir metanols, un 8% nezina, kas tas ir. Kad mēs jautājām, vai cilvēki ikdienā sastopas ar metanolu, 58% cilvēki atbildēja, ka nezina, 25% atbildēja jā, un 17% atbildēja nē. Atbild uz jautājumu par metanolu bīstamību, 92% no cilvēkiem atbildēja, ka tas ir ļoti indīgs, 75% no cilvēkiem atbildēja, ka tas viegli uzliesmo, 75% no cilvēkiem atbildēja, ka no tā var kļūt akls, un 8% no cilvēkiem atbildēja, ka viņi pilnībā neko nezina par to. Un šeit ir, ko cilvēki zina par metanolu pielietošanu mūsdienās.